praviešu tēvs Ibrahīms vārds Ibrahīms, un tā nozīme tēvs un žēlīgs. Tēva vārds Āzar, kā teikts, un kad Ibrahīms sacīja savam tēvam Āzaram. Alanam 74. Kumils laulātais vārds iesauka Halīlu, Dieva draugs, un teikts, un Allāhs paņēma Ibrahīmu par draugu. An-Nisā 125. Tēvs praviešiem, jo pēc viņa nāca daudzi pravieši no viņa pēcnācējiem. Imāms, vadonis, kā teikts, es tevi darīšu par imāmu cilvēkiem. 124. Sieva Sāra, Isāka māte, Jēkaba vectēvs. Hāžara, Ismaila māte, Arābu vectēvs. Viņa apraksts vai īpašības, patiesi, Ibrahīms bija vesela umma, nācija pats par sevi, paklausīgs Allāham, Hanīfs, tīrs monoteists. Un viņš nebija no politeistiem. Annah 120, pateicīgs par viņa labvēlību. Viņš viņu izvēlējās un vadīja taisnā ceļā. Annah 121, pravietis teica, labākais cilvēks ir Ibrahīms. Un teikts, un mēs apvienojām viņā un viņa pēcnācējos praviešus. Muhameds teica, es esmu tuvākais Ibrahīma dēls. No viņa pirmie, viņš bija pirmais, kurš upurēja upurus, pirmais, kurš apgrieza matu sut. Minēts vairākas sunnah tradīcijas. Viņš bija pirmais, kurš sveicināja ar as-salāmu alaikum, un visi pravieši sekoja viņam. Viņš bija labākais no praviešiem pēc Muhameda. Un Kāba ir pirmā māja, kas uzcelta cilvēkiem, un Ibrahīms to uzcēla kopā ar Ismailu. Un teikts, un atceries, kad Ibrahīms un Ismails pacēla pamatus. 127.